arī par savām abām radio izvēlēm, ko es teicu. Tagad, skatoties, es nekādā veidā neuztveru šo kā kļūdu. Šis ir podkāsts Drosme kļūdīties, kur dažādi cilvēki nāk un dalās savos drosmes stāstos. Es esmu Dārta Menziņa, un kopā ar tevi es iedvesmošos klausoties šajos stāstos. Un mēs arī šajā podkāstā negribam slēpt savas kļūdas, un mēs gribam vairot cilvēcīgo kopā. Sveiciens visiem skatītājiem un klausītājiem. Pie mums šodien ir Mārtiņš Spuris, kurš ir TV un radio personības sirdī mūziķis, kas atspoguļojas arī tajā, ka Mārtiņš ir bundzinieks grupā Franko un, protams, podkāsta Laika kapsula vadītājs. Paldies tev, ka tu šeit esi! Paldies, ka tu uzaicināji. Sveiciens visiem, sveiciens tev! Čau! Sveiciens visiem! Sveiciens visiem! Labāk! Tieši par sveicieniem runājot, es labprāt padalītos ar stāstu, kā mēs esam, mēs pat neesam vēl normāli iepazinušies, bet kā mēs esam satikušies pirmo reizi, jo tā bija tāda intīma reize, es teiktu. Jeb, tu varēsi izstāstīt savu pusi, jo man ir stāsts, kur, kad es stāstu draugiem, visi smejas, jo viņi zina to manu domu procesu pirms es pie jums piegāju. Okay. Bet mēs satikāmies Dailes teātrī. Orākula izrādes pauzē, starp brīdī, vai ne? Un man liekas, ka normāls cilvēks zina, ka tā ir tāda svēts moments, jo īpaši, ja tu stāvi pēc šampīša vai kūciņas vai kā, kad tu tā esi gaidījis to periodu, lai iet un to dabūtu, un nevajadzētu nevienam traucēt, bet es saku draudzenēm, es redzu, ka tu tur stāvi ar savu sievu, un es saku, man gribas viņu uzaicināt uz podkāstu, bet šis ir tas svētais moments. Tā kā visi zina, tu netraucē cilvēku, kurš tūlīt pirks kafiju vai šampīti. Un man viena draudzene saka, ne, tev ir momentum, ej. Un man tāds, labi, jā. Un tad es piegāju pie tevis, un es atceros, ka nevis es sāku ar kā mani sauc vai kas, bet es vispirms nosaucu, ko es pazīstu, jo mana doma bija, tu tūlīt pirksi kaut ko. Un man bija tāds, lai tu zini, ka es neesmu krīps. Vispirms es pasaku, kas mums ir kopīgās paziņas, jo tas, protams, liecina, ka tu neesi bijis cilvēks. Pareizi. Mēs varam teikt, kas tie bija pa cilvēkiem? Jā, tu droši, jā. Ja es pareizi atceros, tas bija Tomas Pildigovičs un Jānis Beķers. Jā. Un es pēc tam, bet es vienkārši domāju, kā Tomas vēl saprot, bet es domāju, kā tu Jāni pazīsti, bet ok, to pēc tam. Jā, un tad, un tu arī tik pieklājīgi to uzņem, jo es pati dzirdu sevi no malas, ko es saku. Un tu tāds, jā, es ļoti gribu, lai tu atnāc podkāstu. Un tu domā, par ko ir podkāsts? Man tāds loģisks jautājums, varbūt man vajadzēja ar to sākt. Un tad tev izstāst, un tu saki, jā, labprāt, kā tevi sauc? Un es saprotu, ka es pat neesmu pateicis, kā mani sauc. Bet es esmu pateicīga, ka tu tiešām tik pieklājīgi izturējies, ja es pēc tam aizgāju un es izstāstīju visiem un visi sāka tā smieties, kā es. Un plus vēl vispār noignorēju tavu sievu, satraukumu un visu, ko es tur daru. Es jūs iepazīstināju. Jā. Es iepazīstināju to tajā brīdī. Nē, tas ir normāli. Pirmkārt, visu cieņu. Drosme kļūdīties. Man likās, kad tu man izstāstīji podkāsta tēmu, es pēc tam domāju, tad, kad tu man uzrakstīsi Instagramā, ka, ja tu man uzrakstīsi, es nevarēšu atteikt, jo, ja podkāsts ir drosme kļūdīties, un tu izdarīji tādu drosmīgu gājienu, man likās, tur kaut kam ir jābūt. Līdz ar to es esmu šeit. Paldies, ka tu... Zini kā, arī, bet tas ir traki, kad dzīvē pajautā. Es saprotu, kā tu man pateikt, nē? Ne jau, ka man kā Dārtai, bet kam dzīvē var tā pateikt? Jā, tas nav tas vieglākais. Es vēl mācos īstenībā teikt nē, tādā vispār tādā globālā, bet tas nav tiešām ar šo podkāstu, es ar lielāko prieku šeit esmu. Bet es atceros, to momentu, tas tāds bieži nenotiek. Mēdz kāds pienāk klāt, kaut ko varbūt paveicāt, bet uz podkāstu vēl neviens nebija aicinājis tā kā patiešo. Bet es to kaut kā ar tādu siltu sajūtu atceros. Man likās tad forša aura un forša satikšanās bija. Nē, tieši tā. Un es tā kā arī pēc tam rīktīgi priecīgi. Pēc tam bija arī otrā daļa. Jā. Un pēc tās otrās daļas devos mājās un domāju, ak, Dievs, cik forši, bet es gribu tev dot atkāpšanās iespēju, ka tas ir tā ļoti arī
Jo es to darīju tik ātri, un man bija tāds, jums tūlīt būs jāpērk kaut kas. Un es zinu, cik šis ir svarīgs moments teātra laikā. Tas ir svētais moments, man liekas. Tā kā, liels paldies, ka tu esi šeit. Nav par ko. Sāksim ar to, ka es zinu, ka tu esi jau daudz kur par šo stāstījis, bet tāpēc, ka tas tik ļoti atbilst tematikai, vai tu vari padalīties par savu profesionālo gājumu, jo arī, kad es pieteicu tev, tas bija ļoti garš nosaukums, un tev ir tik daudz šķautnes, un ja tad drīkst saīsināt vai pagarināt šo stāstu, kā tu vēlies, bet man liekas, ir ļoti svarīgi dzirdēt, kā tu no Cēsu laikiem esi nonācis līdz Rīgas laikiem ar visu, kas ir bijis pa vidu. Tas tā kā piekdien mēs vadījām pasākumu ar Sandu, un Sanda teica, ka es no Cēsu zvirbuļa esmu kļuvis tur par kaut kādu citu putnu. Bet, putnu, es domāju, kādu Rīgas princi vai ko? Nē. Tā es nekad arī pats neatkārtotu šo. Bet tas stāsts tiešām ir diezgan garš. Es nezinu, no kurienes, es tagad domāju, no kurienes to, laikam, ja mēs skatāmies podkāsta tematikas kontekstā, tad viens no tādiem svarīgākajiem punktiem ir labi, tātad es pārlikšu pāri, tātad es mācījos Cēsīs, tad es pārgāju mācīties Rīgā kultūras koledžā. Kultūras koledžā bija iespēja sākt strādāt Radio Tev. Nebija tā, ka man kāds piedāvāja, es gāju, vienkārši pieteicos, un bija atlase, un es tiku. Un man nebija nekāda radio pieredze, un es vienmēr, godīgi sakot, kautrējos runāt publiski. Tā kā tādas lielas publikas priekšā, un es spēlēju grupā jau vairākus gadus, un mēs uzstājāmies un spēlējām koncertus, bet tas ir citādāk, jo tu esi bundzinieks, tu vienmēr esi tā kā bišķiņa aizmugurē, un tad tu vari forši izpausties un tā, bet tu vienmēr tev ir buferu zonas starp skatītājiem, un vispārējo tu esi tādā drošā spējsā. Es visam tam bundziņām, un plus vēl visi galvenie varoņi, tā teikt. Jā, un tā man bija ļoti perfekta, tāda tiešām laba vieta. Bet parādījās tas darba piedāvājums, un es sapratu, es nezinu īsti, ko es gribu darīt, ko es tā kā, ka ir kaut kā nauda jāpelna, un ir lietas, ko es zinu, ka es negribu darīt. Un tad es domāju, labi, es pamēģināšu, un tā es tiku. Un tad es lecu visam pāri. Jādru. Es 3 gadus nostrādāju Radio Tev. Radio Tev, Valmierā, tajā laikā viņiem bija studija tagad Rīgā. Un mēs dzīvojām Cēsīs tajā brīdī. Un bija moments pēc tiem 3 gadiem, kur es sapratu, es kaut kur esmu tā kā iebuksējis, kaut kur, es nezinu, vienkārši tāda sajūta. Lai gan no otras puses ir tā sajūta, šis ir labākais darbs pasaulē. Es runāju radio, es spēlēju mūziku, man maksā naudu par to, viss ir tā kā super forši, bet es jūtu, ka kaut kas līdz galam nav. Man kaut kā prasās iet tālāk kaut kādā veidā. Un tad es gāju prom no radio, un tas ir viens no īstenībā reāli grūtākajiem, kā es atceros, ka viena no grūtākajiem lēmumiem savā dzīvē. Jo tajā brīdī man vēl nebija tā visa šī pieredze, kas man ir bijusi. Man bija sajūta, ka es tiešām eju no labākā, kas man ir, un kāpēc es to daru. Tas ir bais, ja tā vienkārši sajūtiņa. Jā, un tas bija ļoti tiešām biedējoši. Tas bija tik biedējoši, ka es nevarēju naktīs gulēt. Un es kādu mēnesi visu laiku šaustījos. Iet prom, neiet prom, iet prom, neiet prom. Un tiešām visu laiku tāda sajūta. Un ik pa brīdim jau uznāk tāda emocionālā vēl piesaiste ar kolēģiem. Kaut kādā brīdī, mums tur foršs pasākums un tā. Un tad ir, bet kā es iešu prom, ja ir tik forši kolēģi un viss tās sajūtas. Un beigās es aizgāju prom, un es atceros, tas bija tāds depresīvs laiks, jo es aizgāju prom, mēs dzīvojām Cēsīs, es paralēli tam strādāju vienā tādā mūzikas aģentūrā, kas bija Lielbritānijā, mēs vienkārši attālināti strādājām. Tas izklausās daudz stilīgāk nekā tas ir realitātē. Tā bija forša vieta, bet tas citādāk. Un mēs visu laiku strādājām no mājām, un tas bija tāds tā kā paši izveidots Covid laiks īstenībā kaut kur. Jo mēs pārāk netikāmies ar cilvēkiem, visu laiku bijām savā starpā, un es biju aizgājis no radio un likās tā kā, that's it. Tā kā es esmu kļūdījies. Šis ir tas moments, kur man ir sajūta, es esmu kļūdījies. Un tas bija kaut kādu laiciņu. Un tad es sāku strādāt, mēs sapratām ar Kristīna, ka mums jāpārceļas ir uz Rīgu. Mums vajag iet lielajā, kā to saka, big fish, little pond. Nē, lielajā dīķī un mēģināt kaut ko tur darīt. Un tad sāk strādāt digitālajā aģentūrā Vrong, kas ir nesaistīta vispār ar kultūru. Tādā izpratnē, kā es to saprotu, kā mēdī, mūzika, tas nav. Tas ir mārketings. Un, jā.
Bet tur bija superīgi kolēģi, un man patika tur strādāt, bet vienā brīdī es sapratu, un tu man sakies par garu stāstu, tiešām droši. Es vienā brīdī strādājot aģentūrā sapratu, ka Vācis man reāli pietrūkst mediju. Man tā kā tieši rādio bija mans fokus, man rītīgi pietrūkst rādio, un es sūtīju es biju uztaisījis tādu tā kā savu demo kaseti, failu, nevis īsti kaseti, un izsūtīju uz visādām radiostacijām. Un es biju Latvijas radio viens kursos bijis, un es zināju Aritu Grīnbergu, un tad es pie viņa tā kā ar viņu laikam sazinājos, un respektīvi pārlasot visam pāri, es tiku Latvijas radio viens programmā pēcpusdienā uz 5 minūtēm būt ēterā, tā kā stāstīt interneta portāla apskatu. Un paralēli tam es strādāju aģentūrā. Un bija tā, ka es strādāju aģentūrā, un es paralēli aģentūras darbiem taisu to portālu apskatu pa dienu, un tad uz 4:40 laikam bija ēters, un tad es steidzos uz Vecpilsētu, uz Latvijas radio, nostāstu portālu apskatu un dodos tālāk. Un tā es tā kā gadu nostrādāju. Crazy. Jā. Un tad es sapratu, ka tas ir pa daudz. Es vienā brīdī pārsprāgu man riepa ritenim, braucot uz Vecrīgu. Man bija tāds, kāpēc es to daru? Un tā kā es esmu izbēsies. Jā, bija ļoti tāds drēgns tiešām. Jā, tas bija kaut kāds novembris vai kaut kas tāds. Un tad es sapratu, ka man jāiet prom. Un šī ir lieta, ko es nevienam īstenībā neesmu stāstījis. Bet domājot par to drosmi kļūdīties, bija tā, ka tieši tajā laikā 5LV meklēja braucamlaika producentu. Un tas bija publisks konkurss, un es uz viņu biju pieteicies. Es uztaisīju visu to, ko vajag izdarīt, lai pieteiktos. Un es tiku vienā kārtu izturēju, otru kārtu izturēju. Un tieši ap Ziemassvētku laiku es dabūju šo darbu. Bet tā kā es biju aģentūrā projektu vadītājs, un es zināju, ka es gribu būt ēterā, tad iespējams kāds teiks, ka man jau ātrāk vajadzēja saprast un nevajadzēja pieteikties, bet man tomēr gribējās to mediju darbu. Un tad, kad es dabūju un izturēju šo konkursu, tad es kaut kā sapratu, man bija sajūta, ka es gribu būt ēterā, bet es negribu būt producents. Un tas bija vēl viens ļoti grūts un traks tāds priekš sevis lēmums, ka es esmu izturējis, es esmu ticis tajā radiostacijā, kur es tik ļoti esmu gribējis strādāt ļoti ilgus gadus, un es tomēr beigās neaizgāju uz to pozīciju. Un tad es paliku aģentūrā. Tik interesanti, ka tu noprioritizēji tomēr aģentūru. Jā, arī spēcīgi, jo pateikt nē vietai, man liekas, ka tev paņemtis izturējis visus tos konkursus. Jā, es saprotu, ka tur bija daudz cilvēki, kas bija tajā konkursā un tā, bet redz, man pēc tam ieslēdzās līdzīgi kā pēc tā radio tev iešanas prom. Es nevarēju atkal naktīs gulēt, un man liekas, ka es izdarīju briesmīgu kļūdu. Es pat tur, man liekas, vienā brīdī kaut kā lēkā, es biju pateicis nē, tad jā, un tad nē. Tā nav labākā lieta, ko darīt, bet tas bija jau kādi gadi atpakaļ, un es tagad darītu citādāk. Bet es vienkārši jūtu, ka laikam tas nav tomēr mans ceļš, ka man vajag kaut ko citu, un es paliku aģentūrā. Un tad atnāca piedāvājums par laikziņām 900 sekundēs, un tāda pirmā sajūta, ja pirms tā 5LV darba man būtu bijis visticamāk, ka es neesmu drošs, ka laikziņas ir mans, jo man nav nekāda saistība ar laikziņām. Tad pēc tās pateikšanas nē, tas man bija drives, ka es zinu, ka es gribu strādāt mēdījos, un tas nekas, ka varbūt šī tēma konkrēti nav mana tēma, bet es gribu sākt to darīt. Un tad es pateicu jā uz to noklausīšanos, tiku atkal tur konkursu izturēju un tiku strādāt. Un tad jau sākās visi pārējie šovi un visas pārējās lietas. Iespējams ceļš, un arī paldies, ka padalījies par stāstiem, ko kāds zināja vai nezināja, jo man liekas, tas ir, jo īpaši, man liekas, cilvēks, kas ir ekrānos redzami, kaut kā mēs viņus idealizējam, ka viņiem tas ceļš ir bijis viegls vai tāds plūstošs, un ka, man liekas, ir ļoti svarīgi zināt, ka, ir arī tās šaubas tajā otrā pusē. Ļoti daudz. Ļoti daudz šaubas. Profesionālo ceļu uztver tā, vai priekš tevis profesionālais ceļš ir vieta, kur tu uzliec tādas lielas bailes kļūdīties? Jo dažiem profesionāls ceļš ir tāds tikai peļņas avots. Un tad ir tādi cilvēki, kā es arī, kas ļoti lielu
to uzmanību lieku, bet tas ir, kur tu pavadi visvairāk stundas un pilnveidojies. Laikam otrs variants. Laikam man agrāk tas bija daudz vairāk. Tagad man ir kaut kā mazāk, jo es, protams, es tāpat eju šo te ceļu un šis ceļš mainās ik pa brīdim un tā, bet šobrīd man tās bailes kļūdīties nosacīt nav tik lielas, jo es varbūt esmu vairāk nopulējis to, vai es nezinu, kādu alegoriju, lai pateiktu, nu tā kā vairāk sapratis, kāds ir vismaz aptuveni tas virziens. Iepriekš man bija tāds, es nezinu, bet es zinu, ka es gribu darīt to, kas man interesē, nevis neinteresē. Un, ja es daru to, kas man neinteresē, tad kāda jēga darīt? Bet atkal vienmēr manī mīt tāda dualitāte. Šo sakot, jo es vienmēr mazliet arī jūtos nērti to teikt, jo visi cilvēki arī nevar, visi pasaules cilvēki nekad nedarīs to, kas viņiem interesē, un ka viņi darīs tikai to, kas viņiem patīk, jo vienkārši tā tas nenotiek. Un tāpēc man reizēm ir nērti to teikt vai kultivēt, dariet to, kas jums patīk, vai dariet to, kas jums interesē, jo ir kāds, kas skatās un domā, pats, bet man reāli neinteresē. Nu, tas, ko es daru, bet ir citi iemesli, kāpēc es to daru, un tas arī ir pilnīgi ok. Un arī vērtības skalas atšķirās. 100%, jā. Bet manā gadījumā man vienkārši tā vilkme darīt to, kas man interesē, un nedarīt to, kas man neinteresē, ir tik spēcīga. Tā ir viena no manām, es nezinu, pat identitātēm kaut kādā veidā. Jā. Bet tas ir es ļoti saprotu, jo man arī vērtības skala līdzīga. Bet runājot par šo vidi, mēdīju vidi, kas ir tās lielākās bailes, kas tev ik pa laikam nāk saistībā ar darbu radio, TV vai podkāstā? Tas ir labs jautājums, jo, godīgi sakot, man šobrīd nenāk uz sitienu tādas bailes, jo man liekas, ka es esmu tādā šobrīd pēdējos pāris, varbūt gadus tādā režīmā, kur es mazliet arī plūstu līdzi tam, kas notiek. Jo kaut kā ir ieskrējusies tā bumba, un viņa turpina iet, kurā brīdī viņa apstāsies. Īpaši ņemot vērā, ka darbs ir publisks un vienmēr jau meklē jaunos un vispārējo. Šis darbs noteikti nav mūžīgs, bet šobrīd es esmu tajā vienkārši tādā kustībā, kad varbūt es daudz par to nedomāju. Es tajā pašā laikā nesaku arī visam jā, ko man piedāvā, bet man laikam nav tāda konkrēta baila. Man drīzāk ir tas, ka es jūtu, ka man ir izkristalizējies, ka man prasās darīt kaut ko mazliet savu. Un tas savs ir, ko es esmu iesācis, ir podcasts. Un tas ir kaut kas tāds, ko es pats producēju un filmēju, un es esmu izveidojis studiju, un es pats aicinu viesus un pats montēju. Un tas ir kaut kas tāds, kur tur ir tikai tā ir tikai mana lieta. Jo pasākumu šovi un raidījumi un vispārējais tur vienmēr būs, tur ir producenti, kas veido, un katram ir sava tā vīzija, kādam tam ir jābūt, un es plūstu tam līdzi un mazliet varu kaut ko aptuveni ietekmēt, lai tas būtu radoši, forši vai interesanti. Bet jā, man ir tā interesē kaut ko veidot pašam. Un to es vēl meklēju. Bet podcasts ir viena no lietām. Bet veidojot savu, tad tu jūti, ka ir mazāk baiļu vai tieši vairāk, jo no vienas puses tev mazāk komanda, un otras puses tev ir visa brīvība un kaut kādā ziņā nav jau īsti nepareizi, jo tas ir tavs. Jā, kaut kādā veidā ir mazāk, no vienas puses ir mazāka atbildība, jo neviens nezina, kā ir jābūt, un tu pats dari tā, kā tu vēlies darīt. Tajā pašā laikā ir arī vientuļi, jo tā kā vienam reizēm arī sevi motivēt nav viegli. Vieglāk ir, ka tu esi atbildīgs par to, ka ir komanda, un tad tev ir uzdevums, un tu esi atbildīgs komandas priekšā, lai tu viņus nepieviltu, un viss būtu forši un tā. Tad, kad tu dari viens, tad vienīgais, ko tu vari pievilt, ir sevi. Viesi varbūt kaut kādā ziņā, ja ir ekspektācija kaut taisnība, kā. Arī taisnība, bet laikam es kaut kā, protams, jā, atbildība pret viesi, bet manā gadījumā man nav bijis tā, ka man tā liekas tik pašsaprotama lieta, ka es nevarētu iedomāties, ka es esmu bezatbildīgs pret, kaut kā pret viesi. Lai gan, labi, ka tu to pateici, jo tagad es tā domāju, ir bijuši, jā, varbūt sarunas, kur mēs runājam par kādām jutīgākām tēmām, un tad es vaicāju pēc sarunas, hei, vai tas ir ok, ka es šo atstāšu, jo
es podkāstā negribu, ka kāds paņem to kā zeltainu virsrakstu un uztaisa, jo tas ir izņemts tik ārpus konteksta, ka visu izņemot ārpus konteksta, tas izklausīsies kaut kā. Bet tev ir jādzird visa epizode, lai tu varētu novērtēt. Bet kāds ir arī teicis, jā, lūdzu, izdzēs šo? Burtiski pāris reizes, jā, bet tas ir bijis tāds, jā, es pilnīgi saprotu, es šo izņemšu ārā. Bet es tādā ziņā arī domāju, taisot storijas priekš podkāsta reklamēšanas, tur arī ir tāda, kā angliski saka, slippery slope, ka no vienas puses tu gribi ientraģēt cilvēks, bet tu negribi pazemot to cilvēku, jo tu izņem burtiski no konteksta. 100%. Es tieši par to, es mēdzu arī domāt, taisot šos te mazos izgriezumus, jo man šķiet, man liekas, man Kristīna ir teikusi, vai kāds man ir to teicis, ka es viņus taisu pārāk tādus, netik, es nevaru atrast īsto vārdu, netik āķīgus vai netik tādus, kas tur būs. Jo man vienmēr ir, es negribu šo likt, ka tas izklausās kaut kā tā. Es vienmēr tik ļoti pārdomāju. Man ir tieši tas pats, bet ne visi tā operē. Un tā ir problēma tieši tajā izpratnē, ka tad ir jārēķinās, ka tas skatījuma skaits visticamāk būs mazāks, jo cilvēki tā kā nepavilkās uz šo kaut ko. Bet es esmu ilgtermiņā, cik es tagad 2 gadus taisu podcastu, es esmu ilgtermiņā mazliet nonācis pie tā, ka it is what it is. Tā kā tiem, kam varbūt interesēs, tie kaut kā atradīs, vai es turpināšu palikt pie tā, kas man šķiet, kā man gribas, un mēģināšu neieslīgt tajā. Bet es tāpat šajā sociālo tīklu mediju laikmetā, tāpat arī, kad tu saki slippery slope, ik pa brīdim tu uzkrīt uz kaut kādu trendu, un tad tu domā, bet kāda jēga? Tā ir vēl viena cita tēma. Man sāk nogurdināt sociālmediju. Tas laikam ir kaut kas tāds. Jā. Man arī šī tēma ļoti svarīga. Esmu arī izlasījis grāmatas par šo tēmu, bet mēs varam atsevišķu epizodi. Kā atvadīties no dopamīna pārdozēšanas? Jā. Bet par taviem viesiem runājot, tev pēdējā epizodē, ja nemaldos, bija 2. Un tur bija pacelts jautājums, kāpēc ir svarīgi 50 reizes kļūdīties vai izjust kaunu un turpināt kāpt uz skatuves. Un es gribēju ārpus konteksta šo jautājumu izvilkt un pajautāt tev, vai vispār ir svarīgi tavuprāt, jo šis, protams, nebija jautājums, uz ko tu mēģini atbildēt, bet vai tavuprāt ir svarīgi 50 reizes vai vienalga, cik reizes izjust kaunu vai bailes un šīs nērtās sajūtas, bet turpināt kāpt uz skatuves, lai vai kāda skatuve kādam tā būtu. Tas laikam arī, tāda īsa atbilde, tas ir ļoti individuāli no cilvēka, jo es domāju, ka var būt cilvēkam tāda ķīmija, ka viņam nevajag to, ka viņš vienkārši ir uzbūvēts tā, ka viņam tas netraucē vai tas neietekmē. Manā gadījumā man noteikti katru reizi uzkāpjot uz skatuves, es esmu jutis, kā mans uztraukuma līmenis ar gadiem samazinās un izveidojas pamazām pārliecība par to, ko es daru. Un sākumā man konkrēti bija fake it till you make it. Tā kā es saņemos, es kāpju uz skatuves, es smaidu un es runāju, un es principā nav tā, ka es izliekos tāds, kāds es neesmu, jo es tāds esmu, bet tas, ko es izliekos, ir tas, ka es jūtos pārliecināts par šo. Tā ir tā atšķirība. Es tā kā izliekos, ka es esmu drošs, un es esmu pārliecināts, un es zinu, ko es daru. Lai gan patiesībā tā nav bijis vairākas reizes. Varbūt man gribētos domāt, ka tas ir nevis tu izliecies, bet tu ļoti aktivizē to daļu sevī. Jā, tā arī var to definēt. Jo man liekas, ka... Es vismaz tā to redzu, ka, ja tu ej uz tās skatuves vai vienalga ēterā, tu neizvilksi no sevis to, kas tevī nav. Arī labs punkts, šis tāds terapijas moments. Jā, pēc šis epizodes 50 eiro. Jā, bet tev ir taisnība, kaut kas tur ir. Citreiz vēl es domāju, es aizņemos no nākotnes mazliet. Es tā kā aizņemos no kaut kāda tā... Ko tu mēs 90 gados redzēsim, ka Mārtiņš ir pilnīgi bez jebkāda mugurkaula. Jā, bez pārliecības. Jā, es iztērēju visu šo pasākumos. Balss maskā es to iztērēju. Balss maskā īstenībā bija laikam viens no tiem piemēriem, jo Balss maskā pirmā sezona bija mans
pirmais vispār šovs, ko es vadīju. Un es pat teiktu, pirmais pasākums, jo es pasākums nevadīju pirms balss maskā. Es biju bijis laikziņās 90 sekundēs un rādio, bet publiski pasākumi tā nebija lieta, ko es darīju. Okay, nu kāda bija tā sajūta pirms tu pirmo reizi kāpi uz tās skatuves? Nereāls stress. Man likās, ka man kaut kur sirds, izkritīs vienkārši ārā. Es atceros, es to rītu ļoti labi atceros, tieši to filmēšanas rītu. Man bija, īstenībā dienu pirms filmēšanas, un šis arī varbūt kādam ir interesanti, varbūt nav tīri iedot to sajūtu, ka viss nav tik glamūrīgs. Es atceros, ka man bija jāizbrauc uz mēģinājumu, uz balss maskā mēģinājumu, kur tas notika. Un es jau tad biju rītīgi uztraucies, jo es nebiju šo visu darījis. Es nezināju, kāds būs. Es nebiju bijis uz tādu lielu šova seta, neskaitot ar Franko. Mēs Supernovā vienreiz piedalījāmies, bet tas bija tas citādāk. Ir. Un es atceros, es braucu uz turieni, un es braucu ar tiešām rītīgi lielu uztraukumu, jo tagad jau es zinu tos cilvēkus, operatorus, producentus, visus pārējos, kas ir iesaistīti, bet tad es braucu, es nevienu nezinu, es domāju, kur es tur stāvēšu, kur es tur iešu, tāds tā kā neveiklums, un viņš tāds rītīgs, sēž tajā iekšā un pamazām tu adaptējies, un pamazām jau viss notiek. Un tad ir tā nākamā diena ir filmēšana, un es pamostos no rīta, un es domāju, Mārtiņ, ko tu esi izdarījis? Kāpēc tu piekriti šim? Jo vienkārši tas stress ir nenormāls. Un bija tā, ka to stresu radīja patiesībā cilvēki, kas ir skatītāji, jo tas bija tāds pirmais ieraksts, kur tiešām ir skatītāji. Jo parasti, kad tu filmē TV raidījumu, piemēram, kā tagad šeit nav pārāk daudz cilvēku. Tur kāds pūlis pārā ar šo slaveno podcastu. Jā. Un tad man bija tā pirmā uzstāšanās, un es biju rītīgi uztraucies. Man bija tāda liela disko bumba uz galvas, es atceros. Es iznāku ar disko bumbu, tur ar 2 meitenēm katrā sānā, dejotājs. Mēs izejam, un man ir jāieslēdz tas pārliecības moments. Man novelk to disko bumbu, un es saku labvakar, un visu to tekstu. Un pagāja kaut kāds. Principā es teiktu, ka gāja visai labi īstenībā priekš tā. Bet es biju ļoti nosvīdis tā, ka man nāca ik pa brīdim tur likt to grīnu un vispārējo. Un ar katru filmēšanu es jau jutos mierīgāk un labāk. Un tas ir tas, ko es domāju, ka nevienmēr, ja ir tāds tā kā bailes vai uztraukums, tad liekas, ka tad man to nevajag darīt. Bet īstenībā tas laikam nevienmēr tā ir. Tas ir tā kā, tev vienkārši ir bail un tev ir uztraukums. Bet tas nenozīmē, ka tu negribi to darīt. Jā, tas ir vienkārši pastiprinātas rūpes, kas pārvēršas stresā. Kaut kāda aizsarga reakcija, visticamāk tā ir. Jā, ieslēdzas tāds izdzīvošanas instinkts. Bet kāds ir tas sliktākais scenārijs tavā galvā, ka tu redzi, ka viss noiet pa burbuli? Man ir laikam tā lielākā doma, kas mani vienmēr biedē, ka es besīšu. Tas ir tik interesanti. Tas ir mans default. Skatās balss maskā tāds. Bet tā jau ir jau skatītājiem ir ļoti grūti pierast pie pārmaiņām. Cik bieži tas tā nav? Kāds ir jauns, vienmēr, ko te viņš tur, kas tas tāds, paiet gadi, vai bez viņa taču Latvijas kultūra nebūtu vai vēl kaut kā. Un tas ir tāds process, kuram jāiziet cauri. Bet mans tāds default settings, īpaši tajā laikā, bija, es rītīgi besīšu. Es tā kā iznākšu ārā, es besīšu. Es besīšu tiem skatītājiem, kas ir zālē. Es besīšu tiem, kas skatās. Tas ir tāds default tāds. Un tas ir tas lielākais stress. Un ar laiku es kaut kur to esmu mazinājis un pieņēmis, ka nebūs tā, ka es visiem nebesīšu. Un ja es arī besīšu, varbūt tas nav labākais vārds, tā kā besīt, bet kaitināt, visādi. Jā, bet ir bijis kāds, kurš arī iekomentējis kaut kur, viņš besī. Tieši šādi. Man liekas, kaut kā Twitterī, bet tas bija tā, kad es dejoju ar zvaigzni vadīju, un man šķiet, ka bija kaut kāds komentārs tieši no tās sērijas aptuveni. Man viņš sākumā kaitināja, bet tagad jau rītīgi forši un tā. Kaut kas tam līdzīgs. Bet tas ir tāds ar pozitīvo vismaz, kad ir izaugsme. Protams. Un tu jau nevari, un tā ir arī lieta, ko es atceros, tu nevari būt uzreiz labs, jo ja tu esi tā kā perfekts tajā visā, ko tu dari, tad kāda jēga, tas tāds cheat code. Un arī vai to cilvēki grib, man kaut kā liekas, ka no vienas puses mēs gribam būt tās perfektās versijas, bet tad, kad tu esi tik sterils, tad vai nebūs tāds fake,
Jā, vai arī tāds neko nejūtu. Jā. Un es arī to esmu tikai mācījies. Jo, kad es rādio strādāju, man bija tāda ļoti forša kolēģe Evija, sveiciens Evijai Streičai. Es atceros, viņa bija ļoti atbalstoša vienmēr, bet viņa vienmēr teica, man patīk, ka tu esi mazāk sterils un ka tu esi mazāk perfekts, jo man vienmēr ir arī bijis tas tā kā bāc, es negribu kaut kā nepareizi vai kā. Un to es arī ar laiku tikai esmu mācījies. Jo kaut kas tajā cilvēcīgumā ar tām visām kļūdām un vispār, jo tas tieši ir forši. Bet tev ir bijusi kāda situācija, kur tu esi bijis tā kā rīktīgi satraucies kaut ko darīt, saņēmies, un tas ir neizdevies tā, kā gribējās? Man ir viens moments, kas man ik pa brīdim arī tā kā es no viņa pamostos. Nav tā, ka es pamostos, bet man viņš sēž galvā ik pa brīdim. Un tas ir tīri ar manu kaut kādu iekšējo psiholoģiju saistīts. Tikko bija sācies karš. Jā. Jā, tas mans brālis. Tikko bija sācies karš Ukrainā. Bet nevis 14. gadā, bet 22. Jā. Un man bija jāvada zelta mikrofons pirmo gadu ar Marku Rivu, un tas bija tāds tā kā, wow, šis ir, es biju tik priecīgs par to notikumu, un tas likās nereāli. Un pāris dienas pirms zelta mikrofona sākās karš, un bija tā, ka visus mūsu jokus, visu scenāriju mums tajā svētdien, man liekas, tas bija mums jāfilmē, visu tajā rītā noņēma nost, un mums bija vienkārši tāds, atbilstoši situācijai jāvada šis te pasākums ar tādu, mazliet tādu it kā priecīgu sajūtu par mūziķiem, bet tādu nopietnu sajūtu par to, kas notiek pasaulē. Tādu cieņpilnu sajūtu, tā es gribētu teikt. Un mums bija Imagine, laikam bija dziesma, ko visi dziedā, iznākot ārā, un mēs dziedam to Imagine ar visiem mūziķiem, un tad mums ir jārunā ar Marku. Un mēs norunājam, un man nāk raudiens. Un es kaut kā saņemos un norunāju to tekstu, un tad beidzas pasākums, un kāds no mūziķiem teica, jā, baigi labi novadījāt, viss baigi forši, bet Mārtiņ, kāpēc tu tur smējies sākumā? Un man tāds, ko? What? Nē, es nesmējos. Un tad es paskatījos to ierakstu, un tad es sapratu, ok, makes sense. Tā kā var izskatīties, ka es bišķiņ smaidu, bet tas var izskatīties kādam no malas, kurš man nezina. Jo es tā kā mēģināju tik ļoti apspiest to, ka man nāk kaut kāda tā emocija, ka viņš pārvērtā, zini, tā kā nērti, tu tā kā it kā, bet tu pasmējies. Un tas bija tas moments, un es atceros, es ļoti ilgi par to domāju pēc tam. Jo man tur nebija tā, ka kāds tur pārmet vai ko, jo realitātē, mums katram ir savs, kā mēs dīlojam ar emocijām. Bet vienkārši tas man bija tāds, ok, es nevaru tik ļoti apspiest emocijas, kā es tā kā to esmu visu laiku darījis. Jo es tā kā visu laiku apspiežu emocijas, un tad viņas iznāk nepareizajā veidā un brīdī ārā. Un tad vārds man ir jādīlo ar šo. Ok, labi. Bet man liekas arī, jo īpaši tā, kad ir vispār, kurš tajās dienās zināja, kā reaģēt uz jebko, ja tu vēl ej televīzijā, kā to vispār turpināt. Protams, bet tur tā lieta neviens man no malas nešaustīja tā. Es pats sevi šaustīju. Protams, jā, es domāju, lielākā daļa pat, es nezinu, vai to varētu citu redzēt. Es domāju, ka daudzi pat nepamanīja un neviens to pat tā nezina. Tā. Bet tas man vienkārši ir tāds galvā moments. Jā. Ok, zini kā, es arī mēģināju atrast tur online par tevi, ko tu varētu pateikt, vai šī bija kļūda vai ne. Un diezgan kaitinoši, jo daudz, nav tā īsti par tevi pieejams, tā viegli pieejama informācija, ar ko tu varētu iedzīt stūrī. Un tad es arī pajautāju draugiem vai partneriem, viesu draugu partneriem par to, vai viņi var pastāstīt, kādas ir tur kļūdainas situācijas. Un tavā gadījumā es vienkārši izdomāju ChatGPT pajautāt par tevi. Un es domāju, ka jau nebūs nekas interesants, bet īstenībā man likās ļoti dziļi, jo sākumā čatam bija tāds, jā, skatoties īsti nekas nav, viņš īsti nekļūdās, tā kā starp citu apsveicu. Paldies. Mākslīgais intelekts arī nesaprot. Un tad es saku, nē, bet padomā dziļāk, ko viņš padomāja. Un viņam tāds, labi. Un viņam bija 4 punkti, kur tu potenciāli esi kļūdījies. Pirmais, pārāk daudz veikto lomu un intensīvu darba slodzi. Wow. Man ir jākomentē jau tagad? Vai tu jūti, ka šis atbilst? Kā kļūdai, vai tas ir vairāk tāds
dzīve. Jā, dzīve. Par tām lomām to ir grūti teikt. Tas arī tāds, tas ir kā ir, bet es zinu, ka man tās lomas mēdz būt daudz, bet tas vienkārši tāpēc, ka man interesē daudzas lietas. Bet par to darba slodzi noteikti. Es pēdējā gada laikā to esmu daudz domājis un mēģinājis samazināt un mēģinājis pieņemt, ka atpūsties arī ir ok. Nu, tā kā ka vajag atpūsties un ar darbu, kas tev patīk, ir viena tāda sarežģīta lieta. Tu vienā brīdī vairs nejūti, kur tu strādā un kur tu nosacīti izklaidējies. Un tad tā atpūta ar to darbu saveļas tik ļoti, ka tu, principā, tad sanāk, ka tu strādā visu laiku. Un tāpēc, jā, noteikti. Jāpasaka viņam, ka tu plāno mainīties. Es plānoju, jā. Otrais ir identitātes izkaisījums. Kas viņš īsti ir? Tas redz, man liekas, tas savāks ar to pirmo, tas ir ar tām lomām, jā. Nav komentāru. Labi. Trešais - risks, nogurums, pārslodze vai sabiedrības uzmanības intensitāte. Vai tu izjūti sabiedrības uzmanības intensitāti? Nē, godīgi sakot, nē. Var vēl sabiedrība? Nē, es esmu izjūtis pāris, varbūt, pasākumos, kur ir daudz cilvēku apkārt, un tad ir dažas reizes, jā, kur es esmu izjutis kaut kādu tādu, bet kopumā ikdienā nē, es neizjūtu. Un tad pēdējais, bet tas ir līdzīgs. Sabiedrības uztvere un gaidas. Bet kā tā ir tava kļūda? Es īsti nezinu, bet jā, tas ir. Tu rada gaidas citos. Tas drīzāk ir vienkārši spiediens. To tā varētu nodefinēt. Bet to es arī tā neizjūtu. Varbūt uz lieliem notikumiem, uz kādu apbalvošanas ceremoniju. Piemēram, gamma tuvojas. Piemēram, jo pagājušais gads man bija iespēja vadīt gammu, un es ļoti pats lepojos un priecājos par to, ko izdarīja visa tā komanda, īpaši ņemot vērā, ka tas bija pirmais gads. Un tad ir mazliet spiediens, ka tagad ir otrais gads, vajadzētu. Visi sagaida izcilti. Vienkārši perfekti, lai viss tur ir. Tur nedomā izmantot drosmi kļūdīties. Jā. Bet labi, es uzskatu, ka tu esi cilvēks, kuram kļūdas nav kā problēma, bet kā iespēja. Bet es nezinu, vai tu to tā redzi, bet vismaz no šītas, man liekas, mūsu sarunās tas parādas, ka tas ir kaut kāds tavs iekšējais, nezinu, vai nosacījums, bet tāda sajūta ir. Man šķiet, ka tur ir tāds laika nogrieznis nepieciešams, jo tad, kad tu nosacīti kļūdies pēdiņās, tad tajā brīdī tev tā var šķist kļūda. Un var mēnesi šķist un gadu var šķist kļūda. Bet tas ir kādā kontekstā tu skaties. Un ja es skatos, piemēram, arī par savām abām radio izvēlēm, ko es teicu. Tagad, atskatoties, es nekādā veidā neuztveru šo kā kļūdu. Es ļoti priecājos, ko es šobrīd daru un kā mans ceļš ir mani aizvedis. Un visticamāk, ja es nebūtu pateicis nē kaut kur, tad es nezinu, kāds būtu ceļš. Arī iespējams ļoti foršs un arī ļoti labs, bet vairs es to noteikti nevaru uzskatīt par kļūdu. Tāpēc jautājums, vai vispār ir kļūda? Tas ir jautājums, kas paceļas ļoti bieži. Un man liekas, ka ir forši, ka šis raidījums, podkāsts šo paceļ, jo man liekas, ka tas arī dod tādu atbrīvojušu sajūtu, kad mēs tā kā baidamies no tām kļūdām, bet tagad iedzinos, ko tās kļūdas nes ar sevi, vai vispār mums vajadzētu baidīties no tā. Baidīties jau laikam normāli ir, bet ja tu paturi prātā, ka tā kļūda beigās var būt īstenībā kaut kas ļoti foršs un labs, tad tas var iedot tādu nomierinošu sajūtu. Un tad pamēģināsim vēl nomierināties. Mums ir tāda spēle, When Life Gives You Lemons. Attiecīgi, te būs scenāriji, tu varēsi izvilkt lapiņu, kur ir it kā tāds klasiski negatīvs scenārijs, kas būtu kā kļūda. Bet tev ir jāizstāst, kāpēc tas ir iespēja vai laba lieta. Ok, tā. Es neskatos. Jā, jo tomēr, lai visi zina, ka tas ir godīgi. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Tā. Es lasu, jā? Jā. Ok. Tu saproti, ka kāds, ko tu esi cienījis vai cienījusi, tev ir melojis.
Damn. Šis tāds dziļais. Es absolūti arī muļķīgāk. Tāds bāciņš izvilka kaut vienu traku. Es nezinu, vai tā ir laba vai slikta lieta, bet manī mēdz būt nevienmēr skaļš iekšējais kritiķis uz citiem. Man ir skaļš iekšējais kritiķis uz sevi. Viņš mēdz būt ļoti skaļš reizēm. Bet uz citiem man viņš mēdz būt diezgan kluss. Un es vienmēr domāju, ja ir kaut kas tāds, ko nosacīt varētu kāds teikt, hei, šis ir vajag traki vai tā, tad es vienmēr domāju, kāpēc tas tā notika. Kāpēc tas cilvēks to tā darīja, piemēram. Un šajā gadījumā, ja es to saprastu, tad man laikam pirmā doma būtu, interesanti, kāpēc. Okay, tas secinājums ir, ka šis paplašinātu tavu domāšanu. Šī ir izcila situācija. Nē, tas būtu tāds, jo reizēm jau varbūt mēs kaut ko nepasakām līdz galam, varbūt, lai kādu pasargātu, tā arī var būt. Tā var būt. Bet ja tas ir melojis par to, ka mans matu griezums īstenībā neizskatās tik labi, un es visu mēnesi staigāju tā kā muļķis. Nepiedodami. Tas ir vienkārši briesmīgi. Tad tu esi izslēgts no mana Facebook. Un varbūt tas ir tāds laba attīrīšana, kādu cilvēks paturēt un kāds nē. Ja nevar pateikt par frizūru, Arī sija. Jā. Tad noslēdzot, es gribēju pajautāt, vai tev ir kaut kas, ko tu varētu ieteikt kādam, kurš ir drosmīgi lēmumu priekšā, bet nespēj vēl spērt to soli? Uzprasīt ChatGPT. Ko darīt? Un viņš pateiks visas tavas kļūdas, pirms tu viņas atspēj. Precīzi. Bet tātad, kāds ir drosmīgi lēmumu priekšā un ko viņam darīt? Ka viņš nespēj saņemties, ka viņam bail pieļaut kļūdu. Īstenībā, jā. Man jāatbild, jā. Patur pie sevis. Es paturēšu pie sevis. Man ir atbilde, bet tas, ko es pats iemācījos no tās reizes, piemēram, par to pirmo aiziešanu no rādio prom, pēc kuras to mēnesi nevarēju. Es sapratu, un, protams, ne jau es pats to sapratu, es to sapratu palīdzības gaitā, teiksim tā, ar cilvēkiem, bet, un es cenšos to piekopt, nesēdēt pārāk ilgi uz žoga. Respektīvi, tas stress rodas, vismaz manā gadījumā, tas stress radās no tā, ka es nebiju līdz galam pateicis vai jā, vai es pasaku nē. Un es mēnesi žonglēju, un man sāk nogurt kājas, jo es žonglēju uz tā žoga. Un tad, kad es izdaru izvēli, vienalga, jā vai nē, tad ir vieglāk. Un tad es tālāk eju atkarībā no tā, kādu izvēli es izdarīju. Un katrā izvēlē var būt gan labas, gan sliktas lietas, un līdz ar to es neteiktu, ka tā izvēle uzreiz būs kļūda. Man liekas, tas jau būs sasniegums, kad tu izdarīsi izvēli. Un tad, kad tu izdarīsi izvēli, tad tu tālāk spēlēsi ar tām kārtīm, vai ar bumbām, vai kāds sporta veids jums patīk, un varēsiet darīt lietas. Jā, ļoti labs padoms. Paldies tev. Un paldies vispār tev, ka tu esi šeit. Paldies skatītājiem, kas ir tik tālu noskatījušies. Paldies Eleportu par telpām un tiekamies nākamajā epizodē. Un paldies tev par to, ko tu dari. Paldies, ļoti foršs podcastu koncepts. Paldies tev. Paldies tev.